Par Olskai 7 droši vien tie, kuri apmeklē šīs Alzheimer biedrības sanāksmes, esat dzirdējuši reizi vien. Projekts Latvijā noris ne pārāk ilgi. Tas ir mazliet ilgāk kā gadu, bet mums jau ir tādi diezgan labi soļi spērti. Es neteiktu, ka vēl ir ļoti daudz taustām rezultātu, bet tādi ļoti labi pārliecinoši soļi ir izdarīti. Un mēģināšu īsumā pastāstīt, kas un kā šeit notiek. Olskai 7 stacijas veido Eiropā un vēl dažās vietās pasaulē tādu tīklu, jo šo staciju būtība ir tāda, ka, ja mums ir vismaz 2 stacijas ar vēlamu attālumu 100–150 km, tad ir iespējams veikt pie debesis esoša meteora trajektorijas triangulāciju. Mēs varam izrēķināt meteora trajektorijas telpisko novietojumu, meteora pārvietošanās ātrumu un arī potenciāli, ja meteors ir bolīda kategorijā, un bolīds ir tāds, kas ir spožāks par visām zvaigznēm un līdzinās pilnmēnesa spožumam, varbūt pat spožāks. Tad mums ir cerība, ka ir nokritis arī kaut kas līdz Zemei, un tas ir tāds tā kā taustāmais rezultāts. Bet visādi citādi tās Olskai 7 staciju tīkls ir veltīts tieši meteoru vispāriem pētījumiem. Mēs redzam, kādas ir meteoru plūsmas, kāda ir to intensitāte. Protams, tas viss ir atkarīgs no laikapstākļiem, tad, kad ir skaidrs laiks abos punktos. Tīri organizatoriski jāsaka, ka šis Olskai 7 nav kaut kāds no malas uzspiests vai no augšas regulēts projekts. Tas ir tāds brīvprātīgs kopresursēts, angliski saka crowdsourced projekts. Tas izveidojas 216. gadā, bet Eiropā sāk attīstīties faktiski tā pa īstam ar 2020. gadu. Šobrīd pasaulē ir ap 200 Olskai 7 staciju. Dažas no tām ir nestacionāras, tādas, kas var mainīt ar savu atrašanās vietu. Pieņemsim, ja ir izbraukums ar vairākām automašīnām tuksnesī, bet tā visādi citādi stacijas ir piesaistītas konkrētām geogrāfiskām koordinātām. Un datus apstrādā Olskai 7 tīklā esoši serveri un arī Starptautiskā meteora organizācija. Plus datus var apstrādāt arī paši dalībnieki pēc savas iniciatīvas un algoritmiem. Un kāda tā stacija ir? Jāsaka, ka tas nav nekas milzīgs, apjomīgs, nekāds monstrs. Tā ir aptuveni 2 kg smaga tāda pussfēra no caurspīdīga plastikāta, kurā ir vairāki lodziņi. Un šī pussfēra stiprinās uz parastas caurules. Tiešām tā ir parasta 35 mm diametrā esoša metāla caurule, kas ir atbilst ūdensvada caurulei. Piestiprinām, ir pieslēgts tīkla vats, kas arī baro visu šo sistēmu, un tīkla vats iet uz mazu datoru, kurā ir Linux sistēma, kas šo visu apstrādā. Un pa šiem lodziņiem visapkārt skatās 7 kameras. Tās ir parastās, tādā ziņā parastās, ka tās ir video kameras. Sensori ir diezgan jūtīgi, bet arī nekas pārmērīgs. HD izšķirtspējas video kameras, kas filmē apkārt notiekošo 24 stundas diennaktī.
Protams, interesējošais laiks meteoriem pamatā ir nakts stundas, un papildus šīm te 7 kamerām darbojās arī vēl 8. zivsacs. Zivsacs nav ar tādu pārlieku lielu izšķirtspēju, bet dod kopskatu un labi nostrādā gadījumos, ja ir kāds īpaši spožs objekts, jo īpaši spožu objektu gadījumā netiek pārgaismota kameras matrica. Nakts apstākļos katra no šīm 7 kamerām spēja piefiksēt zvaigznes, vērtējums līdz 3. zvaigžņu lielumam, tā starp 3. un 4. Un sumāri šīs 7 kameras dod pilnu pussfēras skatu ar nelielu pārklāšanos. To mēs tā vizuāli arī nedaudz varam redzēt. Tāda pirmā iepazīšanās ar Olskai 7 mums bija arī Latvijas astronomijas biedrības sanāksmē 24. gada oktobrī. Tas nebija nemaz tik sen, un jau mēnesi vēlāk uz Latviju atnāca pirmā no šīm stacijām, un to uzstādījām Lielzeltiņu observatorijā Kurzemē. Nedaudz par to, kā ir izmantojami šie Olskai 7 staciju novērojumi, var lasīt arī 24. gada rudeni svešķās debesu numurā, kur ir aprakstīts reāls gadījums, kad ar šo staciju novērojumu palīdzību tika izrēķināta vieta, kur netālu no Berlīnes nokrita meteorīts, kas sadalījās daudzos gabalos, daudzos nelielos meteorītos, un šie meteorīti tika arī veiksmīgi atrasti. Tā kā tas īstenībā ir mūsu virsmērķis kļūt par Latvijā nokritušā meteorīta atradējiem. Varbūt, ja ne fiziski mēs aizējam un atrodam, tad vismaz mēs piedalāmies tajā procesā, kas ļauj aprēķināt to nokrišanas vietu, un mēs savā ziņā esam šī objekta līdzatklājēji. Tātad kopš 24. gada 2. novembra darbojas stacija AMS 255. Katrai stacijai ir tāds kods, kas sākas ar tādiem 3 burtiem AMS. Tā atrodas Lielzeltiņos. Un te var redzēt arī gan šīs stacijas novietojumu, tāds masts, kas ir caurule. Masta galā ir pieskrūvēta šī stacija. Un tas arī būtībā viss. Tālāk jau ir dators pieslēgts elektrībai, internetam, un viss tālāk notiek automātiski. Faktiski uz vietas nekāda apkopšana nav nepieciešama. Nepilnu pusgadu vēlāk Latvijā parādījās nākamā stacija, AMS 261. Šeit uz panorāmas attēla var redzēt, 3 cilvēki atrodas uz Rīgas Tehniskās universitātes jumta, Ķīpselā, un tur vēl uz jumta ir tāds paaugstinājums, un uz paaugstinājumu mēs redzam ir tāds stabs, un lūk, augšā ir redzams tūplāns, tur arī ir novietota meteoru novērošanas stacija AMS 261. Protams, šī stacija ir tā kā no vienas puses ļoti labā pozīcijā, jo atrodas pašā Latvijas viducī, arī Rīgā. Ir zinām izaicinājumi saistībā ar pilsētas apgaismojumu, bet, ja mēs runājam par spožiem meteoriem, tīpaši, ja mēs runājam par bolīdiem, tad
spožais apgaismojums nav šķērslis. Tā, un kopš šī momenta abas stacijas strādā pārī. Mēs esam konstatējuši virkni gadījumu, kuru viens un tas pats notikums ir fiksēts, viens un tas pats meteors, un atsevišķi bolīdi ir fiksēti vienlaiks no divām stacijām. Bet vienlaiks mums ir arī secinājumi, ka laikapstākļi Latvijā arī diezgan būtiski atšķiras. Šeit attālums ir aptuveni 70 km, bet ļoti bieži gadās, ka Kurzemē ir apmācies un Rīgā nav, vai arī ir otrādi. Tā kā pat pie tāda neliela attāluma, bieži vien tā mākoņienība ir diezgan atšķirīga, un notikumi sanāk ir izolēti, ka tie netiek fiksēti abās stacijās vienlaikus. Tā bieži gadās. Un, lūk, sanāk gandrīz precīzi gadu vēlāk pēc pirmās stacijas starta, kas bija Kurzemē, tad pievienojās stacija Ziemeļvidzemē, Burtniekos. Nu, tad mēs jau zinām, Burtniekos mums ir astronoms Jānis Šatrauskis, kurš aktīvi fotografē ziemeļblāzmas un citus objektus. Un šeit kopīgiem spēkiem, piedaloties 13 dalībniekiem, jeb akcionāriem, tika sarūpēta stacija ar kodu AMS 270, un tehniski tā sāka darboties 9. novembrī, bet tāda inaugurācija šai stacijai notika šajā sestdienā, pirms dažām dienām, 3. janvārī. Lūk, ir pie ēkas sienas ir piestiprināta plāksnīte ar šādu tekstu. AMS 270, Olskai 7 stacija, 2025. gadā to kopīgi sarūpējuši. Martins Bergsteins, Dainis Draviņš, Mārtiņš Gils, Māris Krastīņš, Agnes Ozola, Miks Porietis, Kaspars Ročāns, Juris Seņikovs, Jānis Šatrauskis, Gatis Šķila, Kārlis Šūcāns, Andis Zariņš un Meteorītu muzejs. Kā šeit ir visiem 13 akcionāriem jāsaka liels paldies par ieguldījumu, par šo, kā saka, par šo izdevumu vienādu sadalīšanu. Protams, tam, kurš ir ēkas saimnieks, proti Jānim Šatrauskim nāks ieguldīt vēl papildus darbu un arī tādus tehniskos resursus stiprinājumā šīs stacijas un arī tādā tehniskā uzraudzībā un elektrības un internetu nodrošināšanā, bet kopumā tad tas pamata investīcija nākusi tādās sadalot to vienādās daļās. Mēs tad sestdien rīkojām tādu nelielu svinīgu ceremoniju, bija plāksnītes piestiprināšana, nelielas uzkodas un kaut kas arī dzirkstošs, un klāt bija 4 no pārstāvjiem, kas ir piedalījušies šīs stacijas sarūpēšanā. Te jāsaka, ka ļoti interesants bija tas stacijas palaišanas process, jo mums nesanāca klātienē aizbraukt pie Jāņa. Mums, es domāju, man un Kārlim, un Kārlis deva milzīgu ieguldījumu arī attālinātā konsultēšanā par to, kā ir jākonfigurē tīkls, jo viena lieta ir staciju uzstādīt, palaist, tas ir ļoti būtiski, bet pēc tam bija tāda vitāli svarīga nepieciešamība padarīt šo staciju pieejamu no ārpuses, protams, ierobežotā veidā, bet ir pareizi jānokonfigurē tīkls, lai tas viss darbotos, un tur ir īpaši uzstatījumi un dažādas nianses. Un iespējams jau arī atceraties no iepriekšējām astronomijas biedrības punkta dažādi reizēm. Esmu minējis, ka būs arī stacija Suntažos. Tā tehniski iemeslu dēļ tas vēl nav noticis. Stacija ir uz vietas, viņa gaida savu kārtu un pavisam drīz, domājams, arī
Suntažos darbu sāks stacija ar kodu AMS 267. Un tas nozīmē, ka uz to brīdi mums būs Latvijā jau 4 Olskai 7 stacijas. Nu, un tad to visu vainago šis jau iepriekš minētais projekts atrodam jaunu meteorītu. Tad mums tā galvenā doma ir, protams, veikt meteoru novērojumus, bet nu, tā ļoti ir, kā saka, jācenšas atrast meteorītus, jo pilnīgi noteikti nav tā, ka pēdējo reizi un vienīgo reizi bez mazai tagad pēdējo 130 gadu laikā meteorīts ir bijis tikai 19. gadsimta beigās. Noteikti arī ir kaut kas kritis 20. gadsimtā un varbūt arī vēl pirms dažiem gadiem, to mēs neesam reģistrējuši. Nu, tad jādara viss, lai mēs to varētu piefiksēt un arī pēc tam atrast. Kāds ar šobrīd veidojās tas pārklājums? Es šeit esmu iezīmējis arī AMS 267 kā aktīvu staciju. Ap katru staciju ir apvilkts 100 km radiusa riņķis. Un mēs redzam, ka 3 stacijas AMS 255 Lielzeltiņa, Rīga un Suntaži atrodas tuvu taisnai līnijai. Nu, tas no tādas triangulācijas viedokļa ir ļoti labs variants. Īpaši tāpēc, ka Sānis ir vēl arī Burtnieku stacijā, AMS 270. Šādā veidā mēs faktiski jau šobrīd noklājam lielāko teritorijas daļu, bet ja mēs runājam par notikumiem, kas atrastos Kurzemes dienvidu daļā, tad tie labi būtu redzami ar Lielzeltiņu staciju, bet ar pārējām stacijām varētu būt mazliet apgrūtinošāk. Tas pats attiecas uz situāciju, ja mums ir notikums Latgalē, un Latgales pusē mēs šo notikumu varētu reģistrēt gan ar Suntažu, gan ar Burtnieku staciju, bet optimālai triangulācijai būtu vajadzīga stacija, kas atrodas tuvāk tieši kaut kur Latgales pusē. Tāpēc ir daudz un dažādi varianti iespējami. Te nav viena tāda precīzā un pareizākā varianta, kādā konfigurācijā jābūt stacijām. Tāpēc šobrīd mēs izskatām variantu, ka mums varētu būt viena stacija Latgalē, un tagad ir viens variants, ka tas varētu būt 11 km attālumā no Krievijas robežas. Faktiski Olskai 7 tīkla gadījumā tas būtu Eiropā visvairāk uz austrumiem esošais punkts, kur ir novietota Olskai 7 stacija. Drošības pēc mēs šobrīd esam uzdevuši jautājumu robežsardzei, vai nav kādi ierobežojumi, ka tik tuvu pie robežas atrodas debesu monitoringa stacija, jo mēs ierakstam debesi 24 stundu garumā. Tie ieraksti, protams, nav brīvi pieejami, bet mums ir, kā saka, nebūtu labi, ja mēs pārkāptu kādus noteikumus, par kuriem mēs nezinām. Un otra iespēja ir tāda, ka mēs izskatām arī tādu variantu, kā arī Liepājas novadā varētu būt kāda stacija, jo tas labi veidotu Kurzemes puses pārklājumu. Šeit vēl nav tik konkrētas sarunas. Es esmu pajautājis dažiem cilvēkiem, bet tas jautājums ir atvērts. Latgalē tur ir jau mēs arī izskatām tagad variantu, kurā vietā pie ēkas šo staciju varētu stiprināt, jo tā ēka ir zināma, bet pirms tas ir noticis, tad es tā plašāk to nekomentēšu. Nu, bet tas nav arī viss, pie kā mēs esam apstājušies. Vēlos pastāstīt, ka
vairāk nekā pusgada garumā man bija sarunas ar igauņiem, ar dažādiem astronomijā iesaistītiem Igaunijas puses pārstāvjiem. Nebija viegli, bet decembrī mēs nonācām līdz kopīgam zvanam, kurā piedalījās arī kameru izgatavotājs Sirko Molovs, un radās tāds arī interesants piedāvājums no Sirko puses izmantot staciju, kas jau ir lietota, kas ir noņemta no darbības Vācijā, jo tās vietā ir uzlikta jauna, un tad šo lietoto, bet strādājošo staciju varētu novietot Tartu. Un Tartu veido lielisku pāri, vismaz ar burtniekiem un iespējams arī ar suntažiem varētu tīri labi notikumi triangulēties. Tā kā tīkls paplašināsies un tas, ka stacijas būs Tartu, tas ļoti labi arī paaugstinās novērojumu kvalitāti mūsu pusē, jo skaidrs, ka meteori un bolīdi nešķiro robežas, viņi var iet jebkuros virzienos, un mums ir jāspēj novērot kvalitatīvs notikums no sākuma līdz beigām. Tā kā Igaunijā jau tuvākajos, es domāju, tuvākajā 1 vai 2 mēnešos, jo stacija pavisam drīz būs gatava nosūtīšanai. Tur ir jāatrisina neliela problēma ar sensoru, to angļu sensor board, sensora plati, tas tiks atrisināts, un es domāju, ka februāra 2. pusē stacija jau būs ierindā arī Tartu. Ja mēs skatāmies uz dienvidu pusi, tad Trakai pilsētā Traķos jau strādā viena stacija, bet attālums ir pārāk liels, lai daudzi notikumi šobrīd korelētu. Viņi strādā samērā izolēti, ir tikai atsevišķi notikumi, kas ir notrigerējušies abās stacijās, pieņemsim Rīgā un Traķos. Es labprāt sagaidītu kādus kontaktus atbalstu, jo man arī ir bijusi komunikācija ar vairākiem Lietuvas pārstāvjiem, man pat ir bijis apstiprinājums, ļoti interesanti, bet kaut kā tas nav turpinājies. Ja jums ir kāds tāds tieši kontakts ar Lietuvas astronomijas amatieriem vai kā citādi, dodiet man ziņu, labprāt sazvanītos, mēs pastāstītu par mūsu projektu, tas pa visu kopīgo projektu un tieši pa Baltijas to pieeju, un tad tas varētu virzīties uz priekšu. Cita tuva stacija ir Polijā, netālu no Gdaņskas, bet joprojām tā ir diezgan tālu. Ja mums parādītos stacija Liepājas tuvumā, tad jau varētu būt potenciāli labāki kopīgas triangulācijas notikumi. Tā, tad mazliet vēl par tehnisko pusi. Visa darbināšana notiek attālināti, pieeja ir caur tīmekļa pārlūku, ir skatāmi gan individuāli ieraksti, gan apskatāmi, tā teikt, ir apskatāmi ieraksti pa stundām, minūtēm, ir apskatāmi ieraksti konkrētiem meteoru notikumiem. Jāsaka, ka šeit varbūt tā darbošanās brīvība nav pārlieku liela, bet jebkurā gadījumā var lejuplādēt vajadzīgos video materiālus, tos var arī lejuplādēt arī bez šī te web interfeisa, bet tā grafiskā saskarne ļauj pārskatīt visus svarīgākos notikumus, saprast kādus parametrus un ko citu. Olskais 7 arī piedāvāja, bet tur tagad ir kaut kas noticis un tas neattīstās tālāk. Es vēl gaidu informāciju, gribu noskaidrot. Tāda ļoti interesanta vietne, kur visi globāli
korelējošie notikumi, kur ir pozitīva triangulācija, tiek attēloti, un faktiski te var izsekot tādiem interesantiem detektētiem meteoru un bolīdu gadījumiem, lai pēc tam varētu sākt tuvāk pētīt, vai tur gadījumā nav kaut kas potenciāli ļoti interesants, tādā ziņā, vai tur nav kāds nokritis meteorīts. Tā, un mums ir arī pašiem sava veidota tāda apkopojoša datubāze, to veidojas Juris Seņikovs. Šī datubāze apkopo šobrīd informāciju no Lielzeltiņiem, Rīgas un Burtniekiem. Es domāju, ka tajā brīdī, kad startēs Suntažs, tad Suntažs arī šeit nāks klāt, un arī Tartu datus mēs arī šeit ielasīsim. Pamata informācija var filtrēt, skatīties, arī analizēt grafiskā veidā meteoru plūsmas. Tur es šobrīd vairāk detaļās neieiešu, bet ļoti labs tāds programmatisks risinājums. Mums, protams, viss negāja tik gludi un joprojām neiet ar dažām lietām gludi, jo tas projekts ir tāds kopīgs darbs. Protams, stacijas it kā ražo viens ražotājs, bet ražotājs ir viens vai divi cilvēki, un daļa problēma viņas parādās, un tad arī kopīgi visiem kaut kā jāmēģina viņas atrisināt. Šeit nav tāda firma, kuru mēs varam saukt pie atbildības par garantijas nosacījumu neievērošanu vai kaut ko citu. Tad pirmais ir tas, ka mums pašiem nācās apgūt, un joprojām katrā situācijā vēl ir jāizprot, kā labāk ir konfigurēt tīklu. Tas ir atkarīgs, kā mājās ir konfigurēts tīkls, jo ir virkne portu, kuriem ir jādod pieejas un kas ir jāslēdz, un tam visam nav jātraucē vai jāiejaucās mūsu ikdienas mājas internetā. Un tad tur ir jautājums arī par dinamiskām un fiksētām IP adresēm. Tā ir lieta, ar ko mēs saskaramies. Mūs jau brīdināja, ka pie intensīvas staciju darbības, un tā stacija darbība ir nepārtraukta visu laiku, var iziet no ierindas cietais disks, un tad viņš jāmaina, attiecīgi ar visu programmatūru. Mūsu pašai pirmajai stacijai, kas strādā Lielzeltiņos, par laimi vēl nekas slikts nav noticis, viņa kā palaide, tā viņa arī strādā, bet otrajai stacijai, kas Rīgā, tieši nesen radās problēma ar cieto disku, izdevās viņu atrisināt, bet tas nav pastāvīgs risinājums, tā kā mums vēl jāskatās. Zinām veidā ir kāda slodze arī uz visu šo sistēmu, kā tas darbojās. Un vēl ir mums tāda pieredze būt par eksperimentētājiem saistībā ar sensoru moduli un GPS moduli. Tas sanāk tā, ka Lielzeltiņos ir nedaudz vecāks modelis, tur tāda sensoru moduļa nav. Tur par laimi mums pirmai stacijai šādas problēmas neradās, bet nākamajām stacijām ir sensoru moduls un arī GPS devējs, kas nolasa precīzi koordinātus. Lai ir stacija ir fiksēta, un tur ir iespēja ielasīt gan īpaši precīzas koordinātas, kādas uz to brīdi nolasās, un veikt laika sinhronizāciju. Sensoru moduls nolasa laika apstākļu informāciju, temperatūru, mitrumu, spiedienu un arī debesu spožumu, tīrību. Tādi vairāk parametri nolasām, bet tur ir lec ārā kļūdas. Un kas mums pašiem vēl rada izaicinājums, ir tas, ka mēs redzam, ka programmatūra lieliski
bieži vien atpazīst pilnīgi nelielus, īslaicīgus, tādus īsus uzmirgojošus meteorus, kurus ar normālu skatīšanos gandrīz nekādu mēs nevarētu pamanīt. Bet, ja ir kaut kas tāds īpaši spožs, milzīgs, citreiz sanāk, ka tieši to nepiefiksē. Un tā mums ir vēl tāda neatrisināta mīkla, ko mēs tur varam darīt lietas labā, un to mēs vēl gribam izdiskutēt. Bet, protams, ja parādās ziņas, ka kaut kas spožs ir redzēts, mēs varam tā uzreiz to atrast un pēc tam izpētīt. Bet citreiz ir tā, ka to notikumu ir ļoti daudz mazu notikumu, un varbūt kaut kāds lielāks notikums ir aprautā veidā, varbūt nepilnīgs arī piefiksēts. Tā ir tāda lieta, kas vēl ir risināma. Tā, tad šajā vasarā bija tāds eksperiments, bet tur vēl jāpēta būs tālāk, kā mēs varētu izmantot sudrabaino mākoņu novērošanā, tieši sinhronijos novērojumos. Tur ir izšķirtspējas problēmas un tas, ka, jo tomēr tas ir tā video kameras izšķirtspēja, tā nav fotografija, piemēram, ar 20 un vairāk megapikseļiem. Un otrs arī mazliet pārgaismojās mākoņi, liedzot iespēju iegūt skatu uz šo sudrabaino mākoņu detaļām. Bet šeit ir iespēja arī mainīt ekspozīciju tām kamerām. Ar to būs noteikti nākamā vasarā jāpaeksperimentē, vai tas strādā vai nestrādā. Šīs attēls nav no tām AMS stacijām, bet šis tikai ilustratīvs piemērs. Otrs ilustratīvs piemērs ir par ziemeļblāzmu ģeoreferencēšanu arī, ka varētu būt sinhroni ziemeļblāzmu novērojumi, jo tie ir liela mēroga notikumi atmosfēras augšējos slāņos. Nezinām, kad būs vai būs, bet ja kaut kas tāds ir virs galvas, nosacīt sakot, un sanāk starp divām stacijām, tad pilnīgi ideāli varētu veikt kaut kādu triangulāciju. Tur, protams, ir jautājums, kā to apstrādāt, bet būtu kaut kas ļoti interesants. Tā, un jau iepriekšējā reizē punktā dažādi es minēju, ka ar šo staciju palīdzību izdevās piefiksēt ļoti interesantu notikumu. Tas bija atlecošs meteoroīds, un tas bija notikums, kur Zemes atmosfērā iegāja un pēc tam izgāja no Zemes atmosfēras tāds debes ķermenis, neliela izmēra, un Lielzeltiņu stacija bija pēdējā, kura to piefiksēja. Pirmais fiksējums bija no stacijām Somijā un Zviedrijā. Tas sāka spīdēt, parādījās Zviedrijas vidusdaļā, pēc tam devās trajektoriju pāri Stokholmai, un tālāk šķērsoja Kurzemi, un tas izdzis aptuveni pie Kauņas. Bet tajā brīdī sanāca tā, ka stacija traķos nepiefiksēja, jo traķos bija mākoņains laiks, bet izrādījās, ka Lielzeltiņi varēja, kā saka, piefiksēt šo notikumu 480 km attālumā uz vienu pusi un uz otru pusi kādu 300 km attālumā. Kā tāds ļoti labs rezultāts. Un te var redzēt arī to augstumu. Atsakot, Lielzeltiņi ir pats pēdējais punkts, kas fiksēja izējošā stāvoklī šo meteoroīdu. Tas bija jau 100 km augstumā, un pirmais fiksējums bija šeit aptuveni kādu 65, tas ir 75, tad aptuveni 73 km augstumā. Tā kā, tāds interesants notikums.
Tā, tas ir pie tādām lietām. Par to es domāju, ka varbūt Kārlis vairāk pastāstīs. Es vienkārši tikai pieminu. Nu, un tad kopumā es varu teikt, ka tas Olskai 7 mums ir tiešām tāds labs sākums, bet ir jāturpina rezultātiem. Tad gribētos mums tādus iegūt gan interesantus zinātniskus rezultātus, gan arī taustāmus rezultātus meteorītu formā.